Labrīt. Taisu. Piparmētu tēju. Man garšo tādu ļoti stipru. Tāda. Ritīgi stipra. Es tādu uztaisu un dzeru. Un tad vajag, lai ievelkas. Vakar es pie jums neiznācu. Jūs man saucāt, es neiznācu. Vakar bija 1. septembris. Un tad jau, ziniet, man īstenībā vispār ir šitāda te un daudz grumbaina. Tāpēc, ka es ļoti daudz dusmojos. Jā, es neesmu ļauna, es neesmu ļaunatmīnīga, bet tā viena lieta, kas man ir, es ļoti strauji sadusmojos par visu kaut ko. Tā kā tāda princese uz zirņa, ja? Un pat ne par tādiem, par bērniem es dusmojos, par visu kaut ko, par ko es tik neizdomāju dusmoties. Un pat tur, kur es bēdājos, jau vienreiz stāstīju. Ja es arī bēdājos un skumst, es tik un tā to pieri savelku, it kā es dusmotos. Paga, cik man tur daudz. Un tad es uzliešu ūdeni. Jā, un es vakar tieši domāju, nē, es pie jums neiešu. Jūs man ārā saucat, līdzībās runājot, ja, tā kā bērnībā. Pie loga jūs man visu laiku saucāt, un es nenācu vakardien ārā YouTube. Nu, labi, ākstos. Jā, neko neierakstīju vakar, jo es biju ļoti tāda, kas tas vispār pa garstāvokli bija? Nu, un arī tāda nezināma garstāvokļa man ir. Uznāk. Vienkārši vakar tik daudz sūtīja man bildes, tādas skaistas, kur bērni stāv ar gladiolām, un tur visādi smaida, un es nevarēju nevienu bildu uztaisīt vakardien. Mazajam puikam bija drāmurīts, un viņš, kaut gan mēs bijām sarunājuši iepriekšējā vakarā, ka būs jāvelk svinīgās drēbes, un es jau parādīju kuras, un visu mēs sarunājām, un ka ir 1. septembris, un tā tālāk. Nu, re. Bet pamodās un bija šitā. Viss bija šitā. Un visa māja vienkārši rībēja. Un puņķi un asaras un nevilks un līdz pēdējam brīdim, ka mums jau jāiet ārā, nu tad, nenofotografējām ne lielo puiku, kaut gan viņš bija priecīgs un smaidīgs un skaists. Jā, nenofotografējāmies vispār. Nu, un tad, kad es jau viņu pēc stundiņas paņēmu, pēc tā svinīgā, tad jau viss bija nomainījies, ja? Tad jau viss bija nomainījies. Un tad es vienkārši tā domāju, jā, man piemēram tas sadusmoja. Tad, kad man visi sūtīja tās smaidīgās un skaistās bildes, man tas kaitināja. Jā, un tad es atceros arī ir tas, tad, kad visiem viss ir, un man, piemēram, tā nav, tad tas šausmīgi dusmina un kaitina. Un es tur neko nevaru darīt. Un es, loģiski es uzrakstu, jā, paldies forši, un uzrakstu pretī. Diemžēl mums nesanāca nofotografēties, mums nebija tas labākais rīts. Neko darīt. Tāda bija, īstenībā pēc tam jau tā diena izrullējās, un bērni priecīgi, un šodien aizgāja ierastajā kārtībā. Bet varbūt kaut kādā mērā tā vakardiena, tas drāmu rīts, tas viss, kas, tā vasara kopā tomēr, cik daudz tas enerģija paņem no vecāka, kurš dienā ir kopā ar bērniem. Es nemaz nezināju kādreiz. Ja domājieties, kad es biju pavisam maza, es izdomāju, ka es gribu būt skolotāja, tāpēc, ka man likās, ka skolotājiem nekas nav jādara. Viņas stāv klases priekšā, ir skaistas. Jā, manējā tā sākuma skolas skolotāja bija ar tādiem, ārprāt, cik skaista. Viņa vienmēr labi smaržoja. Es atceros, ka viņa noliecās par mani, cik viņa labi smaržo. Jā, es arī iesmažošos. Jā, šis ir pavisam parastas smaržas, vienkāršas, bet šis ir ļoti skaists. Nezinu, vai var redzēt, te ir tāds dimantiņš galā. Jā, un te ir tāda tā kā dieviete. Jā, viņa vienmēr labi smaržoja. Nu labi, es tā kā šizofrēniķis apmēram. Bet nebija šodien no rīta iesmaržojusies, tā tikai atcerējos, ka runāju par to savu skolotāju. Viņa labi smaržoja, un es izdomāju, ka es arī gribu būt skolotāja.
ka viņas tik stāv klases priekšā un komandē bērnus, labi izskatās, ir skaistas, un tad, nu tieši tas laikam man kaut kā redzēt, un tur tā mana daba ir kaut kāda tā nelielā daļa, ka man patīk tā kā pateikt, izdari to, un tagad darīsim to, un tagad visi dziedāsim, bet man nepatīk, laikam pārāk uzbāzties ar to savu gribu. Nezinu, bet šodien īstenībā, pirms es pastāstu par šodien, es gribu parādīt nesmuks šķīvis, te jau tāds druskas sēstas. Tas ir kabača keks. Man bija liels kabacis, un ja jūs pameklēsiet, uzraksiet vienkārši kabača keks, un jums izmetīs vienu recepti vai 2 vai 3, un tā, kas ir ārija, tie, kas zinās, tie zinās, kabača keks ļoti garšīgs. Manam vīram keks negaršo, bet pēdējā laikā šis viņam ļoti garšoja, un tad ir vēl viena recepte, kas ir kinokritiķes Dairas āboliņas sulīgais burkānu keks, un tas arī ir brīnišķīgs, ļoti garšīgs, un šobrīd, kad ir burkāni un kad ir kabači, tas labi keksi. Un tad es atceros, domājiet, es tikai tēt izvilku. Man žagatai visu vasaru bija aizmirsies, ka man ir šādas te iešļūcenes. Staigājas tajās vai nu botās, vai kas man vēl bija tādas sporta botas. Jā, un savās zelta kurpītēs, bet par šīm es biju aizmirsus. Nu, labi, ka vasara bija lietaini, ja? Un tad jau nu gaidīs nākamo vasaru. Un tad vēl tāds žagats gājiens, nopirkšu tādu maciņu Maksimā. Nevarēja nenopirkt. Šausmīgi mīksts un ļoti tāds jauks. Nu, 1 eiro. Bet kaut ko tur, es domāju, nu, ko es te varēšu ielikt? It kā rakstīts naudas maksa. Nē, nu, kaut ko jau ielikšu. Nu, tā, ieliešu savu tēju. Nu, pateikšu to, ka šodien no rīt sastrīdējos ar māsu. Nē, nu, kā sastrīdējos? Ne gluži sastrīdējos. Vienkārši mums ar māsu, ja? Mums ir tāds raksturs abām. Pilnīgi, es teiktu, pretējs. Māsa vienmēr, nu, tā kā, bija gudrāka, talantīgāka, skaistāka, un, ka es biju maza, nu, tad es, kāpēc es vispār sāku mācīties skolā? Es atceros, tā bija 5. klase. Sākuma skolā man ļoti slikti gāja, šausmīgi slikti. Un tad viena skolotāja pateica, kā tev nav kauna, tev ir tik gudra māsa, un tu esi tik bezkaunīga. Un, nu, vispār, ko viņa tur sarunāja, un to es sapratu viss. Un saprotiet, viņa man uzlēja tā kā tādu augstu ledus spaini uz galvas tajā 5. klasē, tā bija vēstures skolotāja. Es nebiju iemācījusies stāstījumu par alu laikmetu cilvēkiem. Jā, tēņa. Stiprā piparmētru. Nu jā, un tad viņa pateica, ka māsa, redz, ir tik superīga, un tu esi tāda bezkaunīga. Un kopš tās dienas, es atceros toreiz, es sāku lasīt, es sāku mācīties dzējoļus, es sāku visu darīt, un pēc tam jau viss aizgāja uz augšu, un viss bija labi. Jā, un es pēc tam vienmēr sev domāju, vieglāk ir visu iemācīties un zināt, nekā nezināt un pēc tam kaut kā lavierēt. Nu, jo vienkārši tie pirmie 4 gadi man bija tā otra pieredze. Lavierēt, nezināt, pazaudēt liecību un tā tālāk. Nu tā. Nē, mēs sastrīdējāmies par tādiem tā kā sīkumiem. Nē, nu pat nesastrīdējāmies. Ar manu māsu nav iespējams sastrīdēties īstenībā. Viņa ļoti, kas mūs abas tā kā atšķir, ir tas, ka mana māsa ir ļoti liels diplomāts, un es neesmu. Un man tad, kad man sāk tādas diplomātiskas runas teikt, un tad, kad man sāk mierināt, un es šausmīgi sāku dusmoties, un tad man māsa tā kā sāk teikt, jā, tu atkal karstu uz upu strēb, un tas man vēl vairāk uzdzen dusmas, un beigās sanāca tā, ka es vienkārši teicu, māsa, viss pietiek, viss beidzam. Nē, nekas jau tāds nebija. Tas ir atkal ikdienišs sīkums, bet es varu pateikt, ka te darbojas tas, ka es jau vairākas nedēļas neguļu dziļo miegu. Nu kā, es jau stāstīju par savu kaķi, ja? Viņam ir nieru mazspēja, viņš nezina pats, ko viņš grib, ko viņš negrib, un viņam ir milzīga čūla uz mēles, viņš neko nevar iest, un viņš ik pēc stundai ņauda. Un man visu laiku ir jāceļas un jāiedod viņam tā viena karotīte, tās lapjās barības, jo līdz ko apkalst viņš vairs neēd. Nu, tas ir vienkārši, nu, kosmos, bet
Mums nāk risinājums laikam. Mums ir tas meditācija namiņš, ko vīrs uzcēla kā meditācija namiņu, un mēs tur naktī laikam sūtīsim meditēt mūsu kaķīti miedziņu. Mēs tā nolēmām. Un ir tādas apsildāmās mājiņas. Un tā kā tā ir mājiņa, nu, kur ir augsti, tad varbūt jānopērk ir tāda apsildāmā mājiņa, un jāliek viņš tur gulēt. Jā, jo es īstenībā es tā saprotu, kā jūtas visas jaunās mammas. Es pati neesmu bijusi mamma. Maza bērna mammiņa. Neesmu bijusi. Jā, līdz ar to bet es apmēram nojaušu. Es to nojaušu. Protams, ka man bija 2-gadnieks, kurš visu laiku raudāja, ka mēs viņu pieņēmām un ka viņš dienām varēja raudāt un tā tālāk. Tas ir citādāk. Tādu mazu dzimušu bēbīti es neesmu satikusi, jā? Savā mājā. Un vēl gribu teikt, ka kādreiz visu laiku domāju, tā kā cerēju. Varbūt man kādreiz būs savi bērni. Bet laikam tagad vairs negribu. Un es vienreiz Ievā lasīju, tagad pavisam nesen, ka bija stāstīts par tieši sievietēm pēc 40, ka bieži vien ķermenis it kā būtu gatavs dzemdēt un būt, var sakot, par mammu, bet psiholoģiski sieviete vairs nav gatava izturēt tās, nezinu cik naktis, nu, reāli īstenībā līdz 2 gadiem aptuveni droši vien, tas ir tas trakākais posms. Jā, un ja viņa psiholoģiski nav gatava, tad arī ķermenis atsakās tātad pieņemt šo variantu kļūt par mammu. Nē, nu es nezinu, varbūt šobrīd vienkārši jūtos tā kā nogurus tīri no tām naktīm, bet es varu pateikt to, ka neskatoties ne uz ko, nu viss jau kopumā ir labi, tikai dažbrīd redziet, it kā man viss ir labi, bet nervi pieklibo. Vienkārši sāc psihot un būt dusmīgs, neapmierināts un tā tālāk. Un ko var darīt? Jādzīvo ar to savu ķermeni. Augošas gaidas, kur ir darbiņš, ko es uzzīmēju. Jā. Atkal. Droši vien es tās savas dusmas tūlīt izdzēsīšu, uzzīmēšu vienkārši tās formas, un man kļūs vieglāk. Vakar vēl interesanta situācija bija. Man vispār ir pārsteigums par to manu vecāko dēlu. Paklausieties. Tā kā mēs viņu pieņēmām, es jau stāstīju, ja 2 ģimenes no viņa bija atteikušās, viņš raustīja valodu, viņš grauza nagus, viņš bija datora atkarīgs, un vēl joprojām, protams, uz ekrāniem viņš ir ļoti jūtīgs, bet nu, tā kā bez maz norakstīts bērns, ko tik par mums pa viņu neteica un tā tālāk, un pašai arī likās, bet kaut kas tur intuitīvi nostrādāja, mēs viņu paņēmām. Un tāds var pateikt, ka to nekad nevar zināt, kas no bērna būs. Tiešām es to saku, nevar zināt, un kas būs, to nevar zināt. Es viņam nopirku šādu rozīti, ko aiznesu skolotājai. Nē, viņš pateica, vai mums mājās ir naudas koks? Es saku, jā, ir. Tad es to gribu dāvināt. Es varu? Es saku, jā, vari. Kāpēc nevar? Vari. Mēs piesējām naudas kokam tādu dimantiņu. Vai parādīšu kādu? Šādu te. Vienu no tiem dimantiņiem, kas man vienmēr patīk. Tādu. Un lentīti zilu. Un viņš saka, es gribu, lai manai skolotājai, nu jaunā klases audzinātāji, lai manai skolotājai būtu naudas koks. Nu jā, viņam tas jau droši vien asociējas ar kaut kādu. Nu, viņš ir tāds vispār biznesmenīgs čalis, un tad, kad es kaut ko ādu, tad viņš vienmēr saka, taču jāāda un jāpārdod. Es saku, nu nē, tas jau nav tādā līmenī, bet vienalga, kaut vai es kādreiz tur pēļoju kaut ko, tad viņš vienmēr taisi, taču tas ir jāpārdod. Un, nu jā, es gaidu tādu, ka viņš izaugs un kļūs par mani menedžeri. Labi, viss tā, uz tādu pozitīvu noti. Es beidzu, ēdīšu keksu, kabaču, dzeršu piparmētu tēju, zīmēšu mandalu un kaut kā apļošos un arī uzzvanīšu māsai vēl vienreiz. Norunāju nost, nu kļuvu vieglāk. Paldies visi, kas abonē manu kanālu. Jūs esat tiešām brīnišķīgi, lai jums viss ir labi.